Un šodien mums ir 3 veidi Pinot Grigio degustācija. Viens ir klasiskais itāļu stils, viegls, kraukšķīgs vīns, ļoti viegls. Aromāts diezgan tāds diezgan neizteiksmīgs, bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka viņš ir viegls, viņš ir domāts vasarai, viņš ir domāts tad, kad vienkārši tur karstni grib atspridzināties. Un īstenībā tas ir vīns, ko mīl visa pasaule. Šis ir iemesls, kāpēc Pinot Grigio ir tik populārs, ir itāļu stils. Tas varbūt nav mans mīļākais stils, man vairāk patīk piesātināt vīnu, bet jāatzīst, ka izpildījums ir vienkārši lielisks. Un droši vien tur par vainu būs tas, ka tas nav no Veneto, kur parasti taisa Pinot Grigio vairumā, bet tas ir no Friuli reģiona, kas ir starp Alpiem un Adrijas jūru, kur ir diezgan kalnains klimats un īstenībā diezgan fantastiski baltvīni no turienes nāk. Kas mums vēl šodien ir? Mums ir ļoti labs piemērs klasiskam franču stilam Pinot Grigio. Tas gan ir itāļu vīns, bet viņš nāk no Alta Adige reģiona, kas ir pašos Alpos un robežojas ar Austriju. Un patiesībā cilvēki tur runā vācu valodā vairāk nekā itāļu valodā. Tāpēc arī līdzīgi kā Elzacā, kas ir tā kā Pinot Grigio mājas Francijā, kur visi ir vācieši, tad šis ir arī tāds Pinot Grigio piemērs. Šis vīns ir piesātināts, fantastiski aromāti, fantastiski ilgu pēcgāršu. Ļoti ilgi. Saldais krējums, visādas foršas, cidonija nianses, visu kaut ko var just. Jā, pilnīgs prestats tā klasikai. Tikai šis ir tas, no kurienes vispār Pinot Grigio nāk no Francijas, bet visi mīl Itāliju, bet varbūt kādam tomēr labāk patīk tādu piesātinātu vīnu, kā man, piemēram, ja? Un tad šis ir tas, ko jūs vēlaties, jā, trāmēs. Nākat, tas ar citu pagaršot, tas ir brīvi. Un tad mums vēl ir trešais vārds. Špīlaks, tas ir no Austrālijas. Austrālijā tādu klasisku itāļu stilu Pinot Grigio uztaisīt nevar, jo tur ir pārāk karsti pie viņiem. Tad šeit ir kaut kas pa vidu starp itāļu stilu un starp franču Pinot Grigio stilu. Viņš ir ārkārtīgi maigs aromāts, tāds ziedains, puķains principā. Maiga, viegla, vasarīga garša, bet pēcgaršā var just tādu siltu piesātinātību. Tas, kas vairāk uz to Pinot Grigio, ka viņš ir kaut kas pa vidu. Ja, teiksim, jūs nevarat izlemt, ja jums nepatīk pavisam tāds kraukšķīgs vīns un nepatīk pavisam piesātināts, tad Austrālija piedāvā jums tādu variantu, ja? Kaut kas pa vidu. Nu, katrā gadījumā, ja jūs nesaprotat to, ko es jums stāstīju, tad nāciet, pagaršojiet, un jūs varēsiet pats izlemt, kurš ir jūsu mīļākais Pinot Grigio. Tā kā gaidām ciemos šodien rīt parīt.